13. gada pārskata apstiprināšanu. Jautājums par šo jautājumu. Jums tika izsūtīta arī prezentācija. Vai jūs vēlaties, lai šobrīd Inita viņu arī uz ekrānā rāda? Tad mums vajadzīs uz dažas minūtes un nolaist ekrānu un tā tālāk. Jeb tas nav vajadzīgs. Nav nedzirdu atbildi. Labi, tādā gadījumā vienkārši es saku, ka ja nav laika ekonomijas nolūkos, tad lēmuma projekts jums ir priekšā, kādi jautājumi galvenajiem jānogadīt. Auditor firmas pārskats. Atzinums ir. Mapītē, jā, viņš saņemts tika vakar. Kur palika? Priekšā par šādu. Lūdzu, jā. Jā, lūdzu, pasniedzi. Tur jau kā parasti viens teikums. Jā. Tā, vēl jautājumi? Es teikums, ka viss ok. Jā. Nav jautājumu? Varam balsot, jā? Tātad, kas ir par Delvotas novada konsolidētā 13. gada pārskata apstiprināšanu? Kas ir par lūdzu balsojumu? Kas ir par? Tā, paldies. Tretī, atturas, nav tātad vienbalsīgi. Ejam tālāk. Par pamatlīdzekļu nodokšanu Jumpravas pašvaldības aģentūrai. Izskatīts arī komitejās jautājumi ir? Nav. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Paldies. Pretī, atturas, nav tātad vienbalsīgi. Tālāk ir informatīvais materiāls par telpu izmantošanu iestādēs, kurš būs saistīts ar nākošajiem lēmumiem. Nu, es domāju, ka par informatīvu tu gribi kaut ko teikt? Nē, es ceru, ka jūs viņu atskatījāties ar elektronisku, ka krāsēns, saprotamās, šobrīd ir grūtāk un atbaltāk. Es domāju, ka pāriesim pie nākošā jautājuma, tātad par nomas maksām. Tad būs saistīts ar iepriekšēju, ja? Labi, par Jumpravas kultūras nama sniegtiem maksas pakalpojumiem. Jautājumu? Nav. Nav. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Paldies. Pretī atturas. Nav tātad vienbalsīgi. Par Jumpravas vidusskolas sniegtiem maksas pakalpojumiem. Jautājumu nav? Ir? Jautājums jau nav īstenībā pie diskusijas. Bija nodarbības atletiskajā zālē, tad tiek, tā kā mēs arī finanšu komitejā runājam, cena, teiksim, maksa tiek piemērota, ir sporta zālē netiek piemērota. Tas ir jautājums, to, ko mēs runājam. Nu jā, es varbūt var papildināt. Sporta zālē šeit jūs redzat arī ir maksa, jo tomēr šis dokuments ir saistošs jebkuram, kas varētu būt arī no malas nākuši cilvēki. Un šeit tātad ir šī atruna par šīm te nomas maksas atlaidēm sporta zālē, tām komandām, kas būs šīs pašvaldības reģistrētās, kuru mēs tikko iebalsojām to punktu, bet šeit būtu jāieraksta procenti arī deputātiem. Komanda, kas pārstāv starpnovados, viņi var, bet citi nevarēs. Jā. Bez maksas. Bez maksas nevarēs, jā. Tāda jau bija tā būtība. Tāpēc, jo tas reģistrs bija vajadzīgs, par to mēs runājam, lai būtu reģistrēti un startētu, tad viņiem ir bezmaksas. Jā, sporta zāles pagaidām ir iedzīvotājiem, saprotu, visi vakari. Un tur saprotu, ka nekāda maksa nav minēta. Šobrīd nav minēta, jā, tieši tāpēc arī būtu jāskārto, lai būtu vienlīdzīgs šis princips arī visās sporta zālēs, un tas pārsvarā par sporta iestādes, kad ir iestādes. Un tātad tas pamats arī ir, ka visām būtu jānosaka šī maksa, tad ir kaut kādas kategorijas, kurām mēs dodam šo atlaidi, pārējās tām šis maksas pastrāmums. Cik pārējais maksās? Tur ir stundas izcīnums, pēdējais ir 5,50. Tas, ko mēs runājām, kad arī šīs maksas nevar būt jāskatās šis pieprasījums un piedāvājums, protams, nevarētu būt tik liela kā varbūt tur, kur ir lielāks arī pieprasījums, arī te pašā sporta centrā, bet principā viņai ir jābūt, viņa nevar būt uz maksas. Tā, bet jautājums man tagad par trešo punktu. Tātad pašvaldības reģistrētām komandām piešķir atlaidi cik tur ir? 100% tātad? Nē. Tas ir 100 nevar pēc likuma. Nevarētu būt, jā, jo... 10. No 90. Tas ir arī deputātiem jāizvērtē, kā turpmāk mēs visiem tad rakstīsim. Visiem par 90. Jā? Man ir jautājums, kas tad noteica šo samaksas lielumu? Samaksas lielums ir tā, kā mēs Kaibalas skolā reiķinājām šo stundas izcenojumu, un tā kā finanšu komitejā mēs runājām arī par to, ka šajos pagastos
nevarētu būt īpašas atšķirības, tad arī šis stundas likme ir arī piemērota tāda pati. Un uz nākamajām domas sēdēm būs noteikti arī vēl citi maksas pakalpojumi, kas būs jāpārskata šajā sakarībā, jo šobrīd ir tikai tie, kur bija reāli iesniegumi no iestādēm, kur bija jau jāgroza kaut kas. Jo, paskatoties uz šo izcenojumu, samērība nav. Jaktu zāle maksā 7 eiro stundā un sporta zāle 5,50. Rīkstes arī. Es šajā gadījumā ierosinātu atlikt šo jautājumu par tām nomas maksām, vismaz, kas ir saistīts ar telpu nomu, jo es domāju, ka nepieciešama ir kopīgi kaut kāda vienota metodika, kā noteikt šīs, lai nebūtu vienā vietā tāds cipars, otrā tāds un trešā tāds. Un tāda metodika ir, diemžēl es neesmu iepazinies, jo es vakar tikai uzzināju, kā tas notiek kaimiņu novadā Ogrē, jo tur visus skolām un tur, kur ir lielās telpas, ko iznomāt, Malkalni aprēķina pēc noteiktas formulas. Ja tur varētu speciālisti sazināties ar šo Malkalni, vienkārši šo metodiku aizņemties, tad mēs varbūt kā varētu padiskutēt. Un tur ir apskatīts viss Ogres rajons, gan Madlienas zāle, gan sporta laukums, gan viss. Un paskatīties kopējā kontekstā, jo Lecārā, Jumpravā tur ir 7, man tur ir 10, 15. No kā tas viss ir izzīsts? Ir kā no iepriekšējās pieredzes, un tās cenas cēlās, bet nav jau tādas metodikas un nav formulas. Tur man kolēģi rādīja formulu, kad ir Malkalni izstrādājusi normālu formulu, pēc kā viņi visu aprēķina. Un visas iestādes griežas Malkalnē, un Malkalni viņiem iedod precīzu šo te formulējumu. Jā. Tā kā... Un tiešām tur ir viens un tas pats cipars gan Lauberes, teiksim, Skrīdas skolai. Visiem tiek piemērots vienādi pēc vienādas formulas. Metodikas, pēc vienādas metodikas aprēķina. Tur ir vesela formula. Ja pēc cipari ir dažādi, jo izmaksas ir dažādi. Metodika ir viena. Tieši tā. Jā. Es šoreiz ierosinātu tomēr noslēgt mācību gadu un atlikt šos jautājumus tā, kā viņi ir, un tad piestrādāt un tiešām pēc vienādiem kritērijiem to visu izvērtēt. Ja? Nē, godīgi sakot, labi, jā. Es vēl gribu teikt, ka dzīvoju Čakumā, kur man zem loga ir viss jaunais sporta komplekss tagad, kas ir gan ziemā, gan vasarā darbojas, ja? Tur ir pilns ar lielvārdiešiem, ja? Tur viņi drīkst ieslēgt paši gaismu, paši atver vārdus, paši aizver. Jau komanda Lāčplēs, tur inland hokeju spēlē un visu pārējo. Un viņi tā arī saka, būtu mums lielvārdē kaut kas tāds, būtu noteikti maksa uzlikta. Tur viss noteikti velti, tur jau bariem brauc visi. Man principā, godīgi sakot, tīri tik, ja jūs kā deputāti vēlaties šos maksas pakalpojumus atlikt šobrīd šos lēmumus. Es domāju, ka nevar visu saprast, jo iestādes ir rakstījušas tos iesniegumus kaut vai šai pašai Junkravas vidusskolā, ir šis satiksmes noteikumu kabinets, kur viņi grib izīrēt reāli, kur viņiem ir cilvēki, kas nāk. Un tomēr par to arī varētu iekasēt maksu, tādēļ visu atlikt nevar. Redziet, te ir tāda lieta, divas domas sēdes iepriekšas lūdzu jau šos jautājumus atlikt un lūdzu izdiskutēt viņus komitejās, gan sporta, gan izglītības komitejā, lai rakstu nekur tas netika izdarīts, tikai atkal finanšu komitejā. Ja? Tā kā varbūt, ka tomēr vajadzētu izdiskutēt visas šīs tēmas, varbūt, ka mēs atrastu, ka var kaut ko samazināt un galvenais, ka pēc vienādiem principiem kaut kādi. Šī brīdī vienkārši pieņemot. Varbūt tās cenas pavisam mainīsies un viņas būs puslīdz objektīvas un Labi, jā, ja šī brīdī pieņemot šos noteikumus, sanāk tā, ka Jumpravai mēs pieņemam 5,50, Kaibalai saprot tāpat paliek eiro 50 par jodu. 5,50 un Lēdmani. Lēdmani nav šobrīd uz saistošiem, vienkārši tas, ko es teicu, mēs arī visus nespējam.
Jūs drīkst manai arī nav fiziskas personas, kas iekasē šos līdzekļus. Tas ir procedūras jautājums, un vieniem ir par velti, tad tie nevar nodrošināt, teiksim, tās citi atkal par maksu tikai. Tā, Ilze, tagad vai no šī te pirmā pa Jumpravas vidusskolu var izņemt ārā šos diskutablos jautājumus? Tas, laikam, būtu 4. punkts. 4-3 tikai. Tikai 4-3. Jā, tikai 4-3. Pārējām arī iestādes pašas. Labi. Ja pa Jumpravu mēs izslēdzam 4-3 punktu, 3. punktu tādīs, pakalpojumu cenās, ja? 4. 3. sporta zāles stunda. 4-3, Arī 3. Man arī 3. Tekstā 3. jā. Ilze. Tad atkal nebūs tātad iestādē, pat ne tehnika nebūs iespēja iekast. Bet Ilze, pēc kādiem principiem jūs to aprēķinājāt? Kaibalā mēs reiķinājām visus tos izdevumus un cik ir iestādēm un attiecīgus kvadrātmetriem skatījāmies. Tā ir tomēr princips bijis kaut kāds normāls loģisks aprēķins, pēc kur arī tas ir darīts. Līdz ar to arī Jumpravai tas ir piemērots. Jā, bet Kaibalē no cilvēka un tur ir pa stundu. Bet te arī no cilvēka. Principā viena nodarbība. Stunda, sporta zāle, stunda, 5-50. Kaibalā, paši ir tālāk. Vēl ir tāda lieta, ka vienā daļā iestāžu mums nemaz nav inventarizācijas lietas īsti kārtībā, mēs precīzi arī kvadrātus aprēķināt uzmanīt. Tur pat nākošais lēmums ir Kaibalā, tur ir sporta zāle 5-50, tāpat stundā, protams, jā. Bet no cilvēka vai? Stunda. Sporta zāle, tur ir 5-50, Jumpravā 5-50, es domāju, ka šobrīd adekvāti. Viena nodarbība 2-1 ir rakstīts, viena nodarbība 1-40, tas ir individuāli sportistam. Atlētiskajā zālē. Atlētiskajā. Un šeit ir uz visu sportu. Kas ir ietverts tanī 5-50? Kādi izdevumi tur ir iekšā? To jau mēs neviens nezinām. Kā tāpat tas 5-50 no kurienes? Tikai no kvadratūras un no kaut kādiem. No kā? No izdevumiem. Nu jā, bet tad vajadzētu arī noslogojumu rēķināt kā vienu no faktoriem. Ir starpība, ka tur ir viena nodarbība nedēļā un ir starpība, ja šeit ir 20 un 25 un 50 nodarbības uz to kvadrātmetru rēķinu. Vai tas ir tik ņemts vērā? Labi, paldies, es ierosinu šobrīd patram debatēs ar šādu formulējumu, ka mēs varētu iet uz šādu kompromisu, ka mēs šobrīd atstājam tādi, kādi ir rakstīti 5-50 un tā tālāk, bet ierakstam protokolā lietu, ja, kad uz jauno mācību gadu, lūk tas, ko Pētersons ierosināja, pavasaru sakārtot šis te izdiskutēt šīs lietas, jo mēs tīri neapstiprināt, tagad nevaram, jo tad iespējams daudz un dažādas sekas, ja. Bet varbūt, ka mēs par tiem punktiem, kas skar sporta zāļu un citu telpu domu, es varētu piekrist Pētersonam, kad pakonsultējās ar Alkalniem, kur nu tur vēl varētu būt, lai atrastu kritērijus pēc kādiem rēķināti, ja? Un tad pa vasaras mēnešiem šo te visu izdiskutēt. Izdiskutēt sporta un izglītības komiteja. Jā, komitejās. Tieši tā, precīzi. Bet tad arī tos 90% tomēr šobrīd ieliekam. Nu tad ieliekam, šobrīd tas ir jāieliek, tas ir jāieliek, jā. Vai deputāti piekrīt šādam formulējumam, tas attieksies gan uz Jumpravu, gan arī attiecībā uz Kaibalu tūlīgūs, vai ne? Tātad mēs apstiprinām tādus lēmumus, kādi viņi pieņemti ir, ierakstam 90% atlaidi un ierakstam protokolā, kad līdz 1. septembrim, līdz jaunajam mācību gadam, sakārtot jautājumu par telpu nomas maksas noteikšanas metodiku. Augusts sēdē. Man jautājums tāds, varbūt mēs varam, lai nebūtu nekāda neskaidrība. Ķeramies klāt tikai tiem punktiem, kuri šobrīd tiešām jāizskata. Es saprotu, satiksmes noteikumu kabinets. Tā ir problēma. Nolemjam par to un pārējo neaiztiekam. Negraujam sistēmu. Viens punkts ir diskutabls. Šī viena punkta pēc nesākam diskutēt par citiem. Pieņemam šos noteikumus. Šobrīd tā nerada nekādas sāpes nevienam. Un pavasaru izdiskutējam. Un visiem būs skaidrs komitejās izdiskutējam kā metodiku, kā nosakam. Mēs jau varam pieņemt arī, ka šie maksas pakalpojumi ierakstīt punktu spēkā līdz 1. septembrim. Ok, nav problēmu. Ja? Un tad vispār nebūs var, ja? Nevis 7. oktobrim mums tur katrā gadījumā tur gadīties.
Nē, par tiem nav, tāpēc jau es saku, mēs ierakstām labāk protokolā. Ierakstām vienkārši protokolā. Tur ir problēma vispārējais strādā to, kā bija vienkārši pieliem pa tām telpām. Pārtraucam debates. Viss. Bet tad arī vajag tādu punktu ielikt, ja, kad punkti tādi un tādi ir spēkā līdz 1. oktobrim. Savādāk paies vasara un visiem atkal būs aizmirsies. Tas ir, un tagad, kur ir? Jānis atkal varēs teikt, ka jautājums netiek virzīt. Ļoti pamatot. Punkti. Jā? Tad ir tas terminis, kuram spēkam būs spies sakārtot. Tātad, pirmajā punktā 4.3, tātad, jā, telpu noma, kur ir jāiekrāsotais 4.3, jā, un trešais punkts, kur mēs nosakam tagad 90%, šie 2 punkti ir spēkā līdz 1. oktobrim. Nu, septembrī paņemams klāt katrā gadījumā, jā. Līdz 1.10. Tagad ir saprotams? Labi, varam balsot. Arī ierakstu. Jā, papildus ieraksts, tur būs tātad punkti. 1. punktā 4, 3 un 3. punkts ir spēkā līdz 1. oktobrim. Visiem ir saprotams. Protokolā ir ierakstīts, ka augustā mēs... Nu, augustā vai septembrī, no katrā gadījumā tad ir laikam tā, ka mans teica, lai neaizmirstu. Pavisam tad ierakstu, mēs spēkā līdz 1. oktobrim. Vairāk par šo tematu jautājumu nav? Varam balsot ar šādiem papildinājumiem? Varam balsot. Kas ir par šādu lēmumu ar papildinājumu? Lūdzu balsot. Kas ir par? Tā, paldies. Pretī. Atturas. Graudīši. Paldies, lēmums.